kā nopirkt dzīvokli uz bērna vārdu, kurš ir nepilngadīgs. Patiesībā ļoti netika vienkāršs process šajā visā lietā, lai to realizētu. Pirmām kārtām ir vajadzīgs pāris lietas, lai to izdarītu. Ir vajadzīgs apliecinājums, ka jūs esat oficiālais pārstāvis, respektīvi pilnvarots no bāriņu tiesas pārstāvēt šo te jaunieti. Visbiežāk jau pērk uz savu bērnu vārdu, dažādu dzīves apstākļu sakritību dēļ. Un šajā gadījumā jums ir vajadzīga pilnvara, ka jūs esat oficiālais pārstāvis. Tas ir viens. Ir lēmums no šīs bāriņtiesas par to, ka šis te jūsu bērns var šo dzīvoklīti iegādāties. Un tur ir bijis tāds komplicēts process, lai jūs šo lēmumu dabūtu. Tur vajag iesniegt dažādas dokumentācijas, dažādus informāciju par dzīvokli, par parādiem un tā tālāk. Jūs šo visu informāciju iesniedzat, tad bāriņtiesa lemj. Notiek sēde, notiek lēmums, pieņem lēmumu. Un tad balstoties uz šī te lēmuma pamata, lēmumu izdod un pozitīvā gadījumā ar šo lēmumu tad dodamies pie notāra un tad jau notiek šis te viss ierastais process, nostiprinājuma lūgums un reģistrēšana zemesgrāmatā. Tā kā nopirkt īpašumu uz bērna vārda var, un tas, es teiktu, nav sarežģīti, tikai jāpārzina pāris nianses. Tā kā, ja kādam cilvēkam interesē iegādāties īpašumu uz bērna vārda, ja jums jau ir atrasts šis te īpašums, droši variet sazināties, es labprāt ar jums padalīšos informācijā, kā šo var realizēt. Paldies!